mēs par ideālo skolu uzskatām tādu, kurā ir piemērota labākā pasaules prakse, piemēram, Montessori vai Valdorfa pedagoģijas pieeja, kas tā kā ļauj bērnam individuāli attīstīties. Otrs mūsu tops ir nelielas klases, 12 līdz 15 bērni vairāk. Trešais topā ir ārpus stundu nodarbības skolas ietvaros, lai bērniem būtu iespējams dažādas lietas darīt, to, ko viņi vēlas. Pieejami speciālisti, logopēdi un psihologi, tad rotaļas un fiziskās aktivitātes nodarbību laikā, lai tas, teiksim, tā viela, ko viņi apgūst, lai nāk tā kā caur kustībām, un viņiem paliek dažādā veidā atmiņā, lai nav tikai savs jāklausās. Tad noteikti gribam, lai mūsu ideāla skolā ir ekskursijas regulāras, tematiskās, kas tā kā nodrošina plašāku pasaules skatījumu veidošanu tam bērnam, viņš neaug tikai 4 sienās. Nodrošināts tikai veselīgs uzturs skolās. Un bērniem draudzīga un droša vide skolā, piemēram, individuālie skapīši, rotaļu telpa, kur viņi var uz grīdas rotaļāties, tad, kad viņiem nav jāsēž solos. Tad 9. tops ir ne smagām somām. Visiem mācību līdzekļiem būtu jābūt nodrošinātiem skolā, teiksim, ir viņu uzglabāšanai. Tad mācību saturs atbilstoši spējām, lai, teiksim, viņš ir tāds daudzpusīgs kā šobrīd, bet lai katram būtu iespējams to darīt tā kā, atbilstoši savām spējām bērnam. Un par tiem 6 un 7 gadiem mēs arī izvēlējāmies to nosacīt vieglāko ceļu. Un mūsu grupas lēmums ir, ka vecākiem ir jāļauj izvēlēties, vai bērns ir gatavs uzsākt skolas gaitu 6 vai 7 gados, jo ir daudz pretrunīgu argumentu, un katrs bērns ir individuāls, un visas situācijas ir individuāls, un, teiksim, kas vienam var būt labi, tas otram nebūs labi. Un teiksim, lai visiem bērniem liktu šobrīd uzsākt skolas obligāti 6 bērnu, skolas gaitu 6 gadu vecumā, tas nozīmē, ka ir jābūt izpildītiem ļoti daudziem priekšnosacījumiem, jābūt padomātām par to, vai tam bērnam būs, kur pēc tās skolas likties, vai tam bērnam būs piemērota vide, vai viņš varēs rotaļāties tajā nodarbību laikā, vai tas būs piemērots tam te viņa psiholoģiskai sagatavotībai. Un tā kā daļa bērnu jau ir 6 gadu vecumā piemērot, tad varbūt, ka viņi var jau tagad sākt 6 gadu vecumā. Jā. Nē, jā? Labi. Par esošo skolu vēl tad. Esošā skola, tad ir forši, ka ir projekti, ir forši, ka ir praktiskās nodarbības, ka jau tagad ir ekskursijas, tikai mums varētu būt biežāks, ir forši, ka ir radošās nodarbības, analoga vērtēšanas sistēma jau dažviet ir uzlīmes, ir olimpiādas, ir ārpusklases nodarbības, dažādas mācību metodikas, ēdināšana, piemēram, dārzeņu programma, un ir sporta nodarbības. Tas ir par esošo.